Tu klausies podcastu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājuši 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir kā cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaites. Šodien pie mums viesojas deputāts Jānis Kažotnieks. Sveiks, Jāni! Labdien! Kā jūs šodien jūtaties? Pēc zemesardzes mācībām 2 dienas, kā tā arī jūtos atbilstoši vecumam. Ok. Tad sāksim mazliet ar iepazīšanos. Kāds bija vispār tavs ceļš līdz darbam domē? Vai vienmēr esi gribējis iesaistīties politikā, vai tas ir kaut kāds dzīves sauciens? Es nezinu, vai 20... cik man bija gadu? 20... Es esmu grūti rēķināt. 25 gadu vecumā, vai tu vispār kaut ko saproti, ko tu tur politikā gribi vai negribi. Tur bija tas stāsts ļoti vienkāršs. Man mamma bija kādreiz ļoti aktīvi, darbojās sabiedriski aktīvi, un manuprāt, toreiz to vēl sauc par kaut kādu tautas deputātu, kaut kas tāds bija, un tad viņi bija Ozolnieku pagastā tādu. Kaut kādu laiku, 80. gadu pat beigās un 90. gadu sākumā, pašā sākumā, liekas, ka tā bija. Un, kā tu bērns dzīvojot tādā ģimenē, kur ir viens tāds, pozitīvā nozīmē traks cilvēks, tad viņš redz, kā tur darbojās. Un tad man vienkārši uzaicināja toreizējais pagasta padomes priekšsēdētājs. Viņš teica, klausies, mums 97. gadā ir vēlēšanas, un vai tu negribi nākt mūsu sarakstā, un varbūt tu kaut ko tur var pat palīdzēt. Viņiem tur ar datoriem bija tā, kā bija, un tad es biju tajā laikā students, un tad es teicu, kad jā, es varu iet, un tā es tur, es jau strādāju toreiz LKC, un tad bija kaut kāda pieredze, maza, cik tur tādā vecumā var būt pieredze. Jā. Es tur 2 gadus biju jau strādājis, un tad man tur bija uzdevums veidot mācību materiālus un rakstīt kaut ko. Un tad tā rakstīšana man arī tur tā padevās. Tā es tur sāku darboties, palīdzēju viņiem tur sataisīt tos dokumentus, sarakstīt tur programmas tekstus, noformēt tur kaut kādus bukletus, kaut ko tādu. Un tad viss, tas viss tika izdarīts, un pēc tam bija vēlēšanas, un tad man pat ārprātīgi pārsteigumi, un man tur arī ievēlēja, bet ne jau ievēlēja, es domāju, ka man neievēlēja, tāpēc, ka es tur biju visiem kaut kāds zināms un pazīstams, es domāju, ka ievēlēja tāpēc, ka man mamma tur bija darbojusies un tēti visi pazina. Tajā laikā, ģimene tāda. Bet toreiz bija savādāk. Toreiz bija te Ozolniekos mazāk cilvēku, viens otru pazina. Un tie, kas man aicināja piedalīties, tie tur jau bija jau kādu laiku strādājuši un jau arī iepriekš zināmi. Es arī viņus visus tur pazinu. Arī es tur biju salīdzinoši jaunietis, 25 gadu vecumā. Tā, tas samēram tā. Tur sākās, jā, tas viena no tām domām sākotnēji bija tāda, kad, ja es tur eju, tad kādam acīm redzot liekas, ka es tur varu kaut ko darīt, bet tā kā tajā brīdī, lai es baigi teikt, kad es tagad iešu un strādāšu sabiedrības labā, man liekas, ka man nebija tādas domas. Es nevaru atcerēties, tas jau sen, 28 gadu atpakaļ, Bet es domāju, ka drīzāk tas dēļ mammas piemēra, kad es redzu, ka cilvēks kaut ko dara un darbojās un kaut ko, lai es atceros tās pirmās sēdes tur un vispār to pirmo to sasaukumu, kad tur vairāk bija to aizēju. Baigi neiedziļinies tajā tur visā, bet katrā ziņā pieredzēju, tas nāca pa labu, tad tu kaut ko vismaz saproti, kas tur notiek. Tā. Tā kā jums ir jau diezgan liela pieredze politikā, varbūt varat pastāstīt, kas motivēja piedalīties Jelgavas novada vēlēšanās un vispār domē? Es nezinu, vai šo vispār var saukt par politiku, jo tas ir
Mums ir cits līmenis. Mums nav tas saimnes līmenis, kurā tev partija saka, kas tev jādara, un tu esi tur iegrožots. Es nekad neesmu bijis nevienā partijā, vienkārši tur eju uz vēlēšanām, piedalīties tajā, izvēlies sarakstu, kas pašam šķiet mazāk kaitīgs, un tad ej un tur piedalies ar nosacījumu, ka tu nestāsies tajā partijā, tāpēc, kad es negribu nevienā brīdī būt atkarīgs no tā, ka tev kāds tagad atnāk un pasaka. Tas, kas man tur saista visā tajā, ir tas, ka es kā cilvēks ar savu prātu un saprašanu varu lemt un darīt to, ko es māku, zinu, esmu pārliecināts bez kaut kādiem ierobežojumiem no malas, ka man tagad teiks, ka tu tagad darīsi šitā un tā. Man visvairāk riebjās tas, kas tajā politikā ir, ka tev tur ir tās vienošanās kaut kādas, kuras absolūti nav vērstas uz cilvēku, apkārtējo cilvēku labbūtību, vienalga kaut kā, lai to nosaukt uz labumu, bet gan tāpēc, ka tev tur vajag to amatu, vai tev tur vajag to, vai šito kaut kādu šitādu dīlu, tas man nekad nav bijis pieņemams. Un tas, bet ja tu prasi par to, kāpēc es gāju konkrēti uz Jelgavas novada vēlēšanām arī kaut vai 21. gadā, tas tā atbilde tur ļoti vienkārši, tāpēc, ka es zinu, ka es saprotu to, kas pašvaldībā notiek, es zinu, kas tur ir jādara, jo es esmu bijis arī izpildu direktors Uzvalnieku novada laikā, līdz ar to es zinu to visu gan no lēmēju puses, gan no izpildītāju puses, un ir daudz visādi ideju, ko var realizēt, un tad tā vēl viena doma ir tāda, ka es daru to, ko es varu izdarīt, ar ideju, ka es varu palīdzēt cilvēkiem. Tas pats galvenais man pārējais neinteresē. Es zinu, ka var labāk, un mēs mēģinām darīt, lai ir labāk. Kā mums tur izdodas, tas ir atkarīgs gan no citiem, tāpēc, ka šobrīd mēs tur varam kaut ko mēģināt, bet tā ir tāda cenšanās kaut ko darīt, bet tas bišķi kaut kur aizpeldēja prom, bet jebkurā gadījumā galvenā doma bija tāda, ka iet, piedalīties vēlēšanās ar savu kandidatūru, piedāvāt cilvēkiem izvēlēties to, ko es varu, ir tā galvenā doma, ja cilvēkiem šķiet, ka es ilgtermiņā kaut ko esmu darījis, arī pierāda tas, tie vēlēšana rezultāti, tad man gluži vienkārši nemaz nav tiesību tur neiet, tāpēc, ka cilvēki man tur ir ielikuši, un izņemt no turienes man var tikai cilvēki. Nākošās vēlēšanās es nezinu, vai es tur piedalīšos, bet jebkurā gadījumā, tas ir tas, kā es to redzu, ka cilvēki tev uzticās, tad tu nedrīkst pievilkt to uzticēšanu, un tev ir jāiet un jādara. Pēc tam vēl zinot to, ka tu vēl pietiekuši ir saprātīgs, es ceru, un ar zināšanu bāzi kaut ko var dot. Man liekas, arī pašiem vēlētājiem noteikti ir svarīgi, kad arī viņu vēlmes un vajadzīgas tiek atbalstītas, jo tas arī ir tas iemesls, kāpēc cilvēki iet un balso, jo viņi zina, ka, kā saka, viņiem ir cilvēks iekšpusē, kas palīdz veicināt arī viņu vajadzības un attīstību novadā, tā kā, tas arī ir ļoti jauki. Es ceru, ka tā ir, ka cilvēki patiešām, tā kā tu saki, ka cilvēki patiešām iet un domā, par ko viņi balso, nevis vienkārši ierauga partijas nosaukumu, tad nobalso par nezināmiem cilvēkiem. Gan pašvaldībā tas ir labāk no tā viedokļa, ka tur tas personu loks ir šaurāks, ka tur nav tā, ka tu balso par kaut kādu tur tipu no veldzina, no kurienes, kurš, varbūt tāpēc, ka labs uzvārds, varbūt tāpēc, ka tur ir, es nezinu, kas tur vēl, un tad tur iebalso, un pēc tam 4 gadus grauž pirkstus, ko viņš tur dara vispār. Bet patiesībā jau ir tā, ka tu jau pats esi to ievēlējis. Gan ejot uz vēlēšanām, gan vēl vairāk neejot. Un te es gribu vērsties pie tiem cilvēkiem, kas vēl joprojām neiet balsot. Es vēršos izmantojot šito iespēju. Vēršos pie tiem cilvēkiem ar tādu domu, kaut gan nav baigi ticams, ka viņš to arī klausās, viņiem neinteresē vēlēšanas, bet vienalga, ja klausās, tad tas ir katra mūsu pienākums iet un nobalsot.
izvēlēties, jo tas ir, tā ir tā vara, kas kaut ko dara tieši tevis, pēc idejas. Jā. Tā vajadzētu būt tieši katra cilvēka, to, ko cilvēks pats nevar noorganizēt, to organizē pašvaldība. Līdz ar to tev ir pienākums aiziet uz vēlēšanu novēlēt. Un ja tu neesi bijis novēlēt, tu neesi izpildījis savu pienākumu, tad tev nekāda tiesība nav. Tev nav tiesība vispār kaut ko prasīt. Jā. Tāpēc, ka tu neesi izdarījis to savu sīko nieciņu, aiziet, atzīmēt, un tad, ko tu vispār kādam var prasīt? Protams, ka tas nemaz nav nekāds sīkais nieciņš aiziet uz vēlēšanām. Tāpēc, ka es jau teicu, tas ir ļoti nopietni izšķiršanās. Tev ir jāapskatās, kas ir pa cilvēkiem, ko viņi ir darījuši, ko viņi ir paveikuši. Nevis skatīties to, ko priekšvēlēšanās, kā tur mēnesi pirms vēlēšanām sasola tur, debesu brīnums, kurus vispār nav iespējams realizēt, jo tāpēc, ka viņi nemaz nezina, ko viņi tur sola. Tad, kad pēc tam beigās, kad tu nonāc līdz kaut kādai tur, tai darbu darīšanai, tad tu varbūt saproti, varbūt arī nesaproti, ka to nemaz nevar izdarīt, ko tu tur esi solījis. Jā, man liekas, arī tāds viens no mūsu podkāstu mērķiem arī veicināt to vēlētāju skaitu pieaugumu, jo daudz arī, iespējams, iedvesmojoties no šīm epizodēm, arī redzēs, par ko viņi vēlas balsot vai ar ko viņi domā līdzīgi, ko viņi uzskata, kad ir vērts atbalstīt, un tieši arī jauniešiem, jo jauniešiem arī ir diezgan liela daļa, kuri jau ir balstiesīgi, taču tieši tāpēc, ka viņi nezina, ko vispār tie deputāti dara, viņi izvēlas nebalsot un domā, ka tas nav svarīgi, bet arī, kā jūs teicāt, katra balss tiešām ir svarīga, un tā arī ietekmē to kopējo redzējumu un vērtējumu par to, kā vispār viss notiek domē. Balss ir svarīga galvenokārt nevis tiem, kurus vēl, bet tie, kuri vēl. Jā. Jo tas ir, tev pašam ir svarīgi piedalīties, jo tev, tad, kad tu dzīves beigās, tad kad tev prasīs, ko tu esi izdarījis šajā dzīvē, tad tev vajadzēs tur atskaitīties. Un tad tu varēsi pateikt, es esmu izpildījis vismaz savu pilsoņu pienākumu, es izdarīju to. Un es arī zemesardzē esmu, tāpēc, ka man šķiet, tas ir svarīgi katram piedalīties ar savu kaut kādu, lai arī man nepatīk militāri. Vispār man riebjās tas, kas ir ieroči un tas šausmas, kas notiek. Bet tā situācija ir tāda, ka tev tas ir jādara, tāpēc, ka, ja tu būsi stiprāks un nekas cits, tev tu nenāks. Jā. Un šajā gadījumā tā aktivitāte ir ļoti svarīga aiz iemeslu, ka kaut ko kritizēt, jau nav nekāda māksla. Visi slikti, visi garām, visi jūs tur stulbeņi, nekā nesaprotat, kaut ko mums tur stāstat un vispār neko nedarat. Tad tādam cilvēkam uzprasa, ko tu pats esi izdarījis. Pasaka vienu lietu, ko tu esi sabiedrības labā izdarījis. Un tad atbild, es jau neko nevaru izdarīt. Nē, tu vari izdarīt, tu vari kaut ko vēlēt aiziet. Tieši tā. Un tad tu vari pacelt zemē mētājušos papīru, izvilkt pudeli no krūmiem, kaut galīgi elementāras lietas. Bet ja katrs tā darītu, tad mums būtu pilnīgi cita valsts. Jā, tieši tā. Un jūs jau mazliet atbildējāt uz nākamo jautājumu par to, kā jūs pavadat brīvo laiku, kad neesat domas sēdē vai darbā ar iedzīvotājiem. Pat cik man nav bērnu, un līdz ar to tā brīvā laika ir vairāk, un man tā hobija ir bijis tik šausmīgi daudz, es uz vecumu pamazām kaut ko metu nost, un tad liekas, ka būs baigi daudz laika vairāk, bet tur tā laika ir tik, cik ir, un arī tur ir vēl viena lieta saistībā ar brīvo laiku, kad tu kādam saka, ka tev nav laika kaut ko darīt. Nē, tev laiks ir, bet tev ir prioritātes tādas, kāds ir prioritātes. Un tad tu izvēlies. Tās prioritātes, kas man ir brīvā laikā, es dziedu korī, kopš 88. gada sāku dziedāt Ozolniekos, vīru korī, pēc tam tas koris 93. gadā izbeidzās, un tad es tur pa vidu dziedāju visādos citos koros, un tad kopš 95. gada es dziedu Jelgavā, vīru korī Ozols. Un tā ir viena lieta, tad ir tā zemesardze kopš 2020. gada, un tad tur ir vēl viss kaut kas, tur motocikli, medības, makšķerēšana. Dažādi hobiji, jā. Veidēlis, un tur vienkārši staigāšana pa mežu, velosipēds, skrituļslides, kādreiz spēlēju hokeju, tagad vairs ne. Un tad es eju vingrot 3 reizes nedēļā. Super, ļoti aktīvs cilvēks, tas arī ir ļoti novērtējums. Mājās es principā tikai guļu un ēdu. Jā.
nedēļas nogals, tur arī ir, kā es teicu, tur tāpat zemesardzes tikko bija un tā un viss pārējais. Faktiski tā laika beig pietrūkst. Un es nesaprotu tos cilvēkus, kas saka, ko tagad darīt. Man jā. Tieši tā, man liekas, ir ļoti daudz un dažādas iespējas. Vairāk par to tavu pašmotivāciju kaut ko darīt. Viena lieta, kas man neizdodas lasīt pārāk daudz, man ļoti patīk lasīt, bet tad vasarā ir tā diena tik gara, ka tu ienāc iekšā, tev ir jau 11, un tad jāiet gulēt, un tad tu domā, tagad tu ziemas garos vakaros lasīs, un tad arī ir tā, ka kaut kas ir ko darīt, tu atnāc mājās vakarā 9, vai no treniņa, vai no kora, vai no tā, un tad tur... Tad tev arī gribās mierīgi pasēdēt. Un tu pasēdi, tā kā līdz 11. Jā, tieši tā. Kā lai gulēt. Tā ir tas cikls. Labi, ejot mazliet ievirzoties tieši politikā. Kāda ir jūsu attieksme pret sabiedrības uzticību politiķiem? Nu, zinot, kā ir šī situācija, vai jūti, kad jums uzticas sabiedrība? Zini, kā ir tā, ka man apsveic pēdējās vēlēšanās ar ievēlēšanu. Un es teicu, redzot to, kāda ir tie vēlēšana rezultāti, manuprāt, briesmīgi, bet, kā ir tā ir. Un tad es teicu, jā, man ir, paldies, ka tu tā saki, apsveicu. Jā. Man ir vienīgais prieks, par ko bija tie vēlēšana rezultāti. Prieks bija tāds, ka ne prieks pat, bet paldies tiem, kas ir novērtējuši, acīm redzot. Jo, ja tev ievēl, tas nozīmē, ka tu kādam kaut kur esi sirdī palicis vai kaut kā tā, skatoties uz to mūsu partijas to sarakstu nosaukumu, es pieļauju domu, ka tu vispār neviens nezināja līdz šim. Jā. Un līdz ar to no tā, tur nekādas vajagās jēgas, bet tas ir jauns tāds spēks, kas man šķiet intelektuāls un perspektīvs, bet pagaidām nezināms. Un tieši tas bija iemesls, kāpēc mēs vispār izvēlējāmies to tautu zemi valstiskums. Pretēji tam, kas tur iepriekš bija bijis. Un tu zinot to, ka cilvēki to sarakstu neko baigi nezināja, redzot to, ka mums 2 tur ievēlēja, tas nozīmē to, ka tie 2 cilvēki, kas tur ir ievēlēti, tā saraksts ir kādam ar kaut ko atmiņā palikuši. Un tas jau to arī prasa, kā tu vērtē, vai tev novērtē, vai ne. Tad es skatos uz tiem rezultātiem, saprotu, ka novērtē, un tas ir kaut kāda... tā ir tāda prieka daļa, kas tajā visā ir, jo tā dzīve tur tajā pašvaldībā šobrīd, kā tur viss notiek, tur ir skumji akmeņi, bet tas, ka cilvēki ir novērtējuši to, ko tu dari, viņi tev uzticās, tas man ļoti daudz nozīmē. Paldies visiem tiem, kas to ir darījuši, un es ceru, ka es jūsu cerības un ilgas neesmu pievīlis un arī turpināšu to darīt. Jā. Bet skatoties kaut kādā lielākā līmenī, ka cilvēki politiķiem, kā tu saki, politiķiem neusticās, viņi paši jau to ir nopelnījuši. Tad tur ir tikai un vienīgi tas un nekas vairāk. Kad tu redzi ikdienā tās blēdības, to visu, ko cilvēki dara, tur acīs skatoties, tev stāstot, ka mēs jau tautai visu darām, bet kad tu redzi īstenībā, ko tas viss nozīmē, ka tur apakšā ir tāda schēma, šitāda schēma un viss tas. Un tad cilvēku vairs nekam netic, un viņš tāpēc ir neiet vēlēt, ka viņam liekas nekas un es neko, bet tad tam ir atkal otra pretējā lieta. Ņem un ej pats piedalies. Tiem pašiem jauniešiem es jums silti iesaku, lai tas izskatās riebīgi, bet es teicu, mūsu sarakstā jau mums tur arī bija 5 jaunieši. Pavisam jaunieši tādi, tā kā toreiz, kad man ievēlēja, pirms pat tā vecuma. Jā. Un tas ir vajag forši. Es biju pilnīgā tādā laimē par to, ka man likās viss, ko jauniešiem vispār neinteresē nekas šitāds, un ka viņiem viss tas liekas netīrs un bezjēdzīgs, bet tas, ka no 20 cilvēkiem 5 ir jaunieši, kuri neprasa, kas man par to būs, ka es tur būšu, kas būs jādara. Tas ir tik forši, tas patiešām to sirdi silda, un tad tu redzi, ka nav tik bezcerīgi, lai arī izskatās briesmīgi, bet tā. Jā, mēs iesākām par to darbu un darīšanu. Kā jūs raksturot savas pirmās 100 dienas, domāju? Varbūt ir kaut kas jūs pārsteidza? Šis ir tāds dīvains. Priekš manis dīvains jautājums, ja tu zini, ka tu jau gandrīz 28 gadus esi visā tajā putrā. Bet tieši šajā uzsaukumā.
tad, nu labi, šajā ir tā, ka tie, kas mums ir iespēja visiem skatīties straumēšanā, vai kā to pareizi sauc, domas sēdes un komitejas sēdes tiešsaistēs, tie, kas tur skatās, nu, tur var redzēt to, kādas ir manas 100 dienas tajā visā. Tad tās 100 dienas ir paiet nemitīgā cīņā par ideju, par to, ka var savādāk un ka kaut kas nav kārtībā līdz šim. Tas jau līdz ko mēs apvienojamies, bet līdz ko mūsu vardarbīgā kārtā teritoriālās reformas rezultātā apvienoja ar Jelgavas novadu, tur man arī vesels stāsts, tu gribas var izstāstīt, ko es domāju par visu to reformu un cik debīli un neiedzīgi tas viss bija. Nu, lūk, tās visas šobrīd ir sekas, ko mēs sajūtam. Visa tā reforma, kas notika 21. gadā, visas tās reformas, tas vājprāts, kas tur tika realizēts, viņš vēl joprojām viss turpinās. Jā. Un mēs ar tām sekām cīnamies, un lai cik briesmīgi nebūtu man to teikt, ir tā, ka bijušā Ozolnieka novada iedzīvotājiem visa šī reforma ir nākusi vienkārši kā tādas sērga, kā tādas briesmas, un es varu pilnīgi pateikt, ka katram no Ozolnieka iedzīvotājiem šī reforma ir nesusi tikai un vienīgi kaut ko sliktu. Nekā laba tur nav no tās reformas. Un es varu izstāstīt arī kāpēc. Un, ja tu man prasa par tām 100 dienām, tad šis ir tas, ko mēs joprojām darām. Mēs cīnāmies ar sekām, kuras ir radījusi šī reforma, apvienojot divas pilnīgi neapvienojamas pašvaldības, pilnīgi vardarbīgā kārtā. Un tad mēs tur cīnāmies. Mēs cīnāmies par to, ka var saimniekot efektīvāk, ka nav vajadzīgs tāds administratīvais resurss, ka ir daudz prātīgākas lietas, kā izmantot līdzekļus, nevis, piemēram, pārdot nekustamā īpašumā un ar tām naudām ilgtermiņā jau ņemt un tās naudas vienkārši noēst algās. Kaut kādos ikdienas izdevumus. Tas ir pilnīgs noziegums. Bet tas tā notiek ilgtermiņā. Mēs pret to cīnāmies un mums vienkārši kādreiz bija tā, ka mums tur kaut kas tur argumentē pretim, bet šobrīd tās pirmās 100 dienas ar šo te sastāvu ir tādas, ka tev vienkārši ignorē. Ka tu tur vari teikt kaut ko un tev neatbild uz nevienu jautājumu pēc būtības. Es tur uzdodu jautājumus vienu pēc otras un pēc trešā, un tad tu visu laiku prasi kaut ko, un tev atbild, pilnīgi ne pa tēmu kaut ko, vai kaut ko tu pa virs, un tu jautā vēlreiz, un tad tev apnīk jautāt, jo ar psiholoģijā ir tāda metode, kā papagaļu metode, ka tu laiku kladzini vienu to pašu, un tad tam, kas tev jautā, apnīk jautāt. Viss, un tā, uz to viņi arī tur darbojās. Un tā mēs tur cīnāmies, kā Dons Kihots ar Reidzirno. Jā, man liekas arī par novadu apvienošanu daudziem ir daudz un dažādas domas. Bet, ja varbūt es nebūtu pēc tam dzēsīs ārā, vai ne, es varu izstāstīt īsti pavisam. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi saprast tiem cilvēkiem, kas vispār no tā ir tālāk un nav sekojuši līdzi. Jo es tajā biju iekšā kopš 97. gada, un tad 2003. gadā mums bija sākumā Ozolnieka pagasts, neliela teritorija, otrs mazākais pagasts Latvijā, bet skatoties uz to, kāda superīgi cilvēki dzīvo un kāda mums tā situācija šeit ir, mēs pilnīgi mierīgi varējām dzīvot vēl kā Ozolnieka pagasts arī šobrīd, un mēs būtu plusos un nebūtu vispār nekāda bēda. Un tas jau nav no vienas dienas radies, tas ir radies jau no tiem laikiem, kad šeit izveidojās melorācija, kad izveidojās tie visi uzņēmumi, kas te bija, kad te izveidoja visu šo to ciematu un apkārto visu, kas ir ciematam. Un tas jau arī pirms tam visa vēl, to neviens baigi nezin, kas tur bija kādreiz Ozolnieka pagasts, bija vispār tāds, ka pagasta robežas bija līdz Jelgavas teritorijā. Nevis līdz Jelgavas, bet līdz Lielupei, tur līdz pilī, principā, bija Ozolnieka pagastiem. Un tad pagasts, un tad 2003. gadā tika pieņemts lēmums, ka mēs nevaram tā mazi visu sev tikai, mums vajag kaut ko savādāk, un tad toreiz tika uzrunāts gan Cenu pagasts, gan Valgundas pagasts, un neviens mums to nespēja darīt. Un tad tika izdomāts izveidot lielāku pašvaldību brīvprātīgi. Valgunda pateica, ka viņi negrib, ka viņiem ir labi, Jelgavas rajonā, viss kārtībā. Cenu pagasts pateica, ok, mēs esam ar mieru. Un tad 2003. gadā mums izveidojas Ozolnieka novads, jau bija pagasts, pēc tam izveidojās novads, kā es teicu, brīvprātīgi. Un tad vairākus gadus mēs
strādājam pie tā, lai savestu kārtībā to, kas cenu pagastā. Tur bija tā, ka tur to saimniekošanu viņiem bija grūti gājis. Un mēs lielas naudas iepludinājām arī no Ozolnieku iedzīvotāju no maksātiem nodokļiem, iepludinājām tur, lai sakārtotu to teritoriju, kas tur ir. Un lai tā teritorija, kas ir attīstīta, viņi plestos ar vien plašāk. Jo nevar dzīvot viens koncentrēts, attīstīts elements, tad, ja tur apkārt ir bardaks. Ja tu plašāk teritoriju attīstīs, jo arī tiem centram būs labāk. Un līdz ar to mēs tos līdzekļus koncentrējam nevis Ozolniekos, bet arī uz āru jau arī cenu pagastam. Savedām kārtībā arī to teritoriju, pie kaut kādas jēgas nonācām. Un tad pēc tam, kad tas jau bija izdarīts, tad mēs gājām vēl tālāk, un 2009. gadā jau pirms tam jau procesā mēs uzrunājām toreizējo Sidrebens pagasts, tagad viņš ir Salgals pagasts, bet tad ar tiem mēs runājam, viņiem arī grūti gāja tur tajā Jelgavas rajonā, un mēs ceram, ka varētu varbūt mēs tur apvienot. Mēs apvienojamies arī ar Salgals pagastu, līdz ar to izveidojam jau lielu novadu, kura teritorija ir pietiekoši liela, kur ir arī iedzīvotāji pietiekoši daudz. Un no 2009. gada līdz uz priekšu mēs attīstījām visu to teritoriju viendabīgi. Nevis tikai Ozolniekus, bet gan arī uz perifēriju. Un līdz ar to, es nezinu, to var prasīt iedzīvotājiem, gan cenu iedzīvotājiem, gan arī Salgals iedzīvotājiem, kā viņi jūtās pēc tam, ka tas novads tādā veidā attīstījās. Un tad mēs gājām uz saulaino tālu, un viss bija ļoti skaisti, bet tur jau bija tie negaisa mākoņi pamalē ar visu pūci un visiem šitiem, kas inicēja to reformu, kurā kāds tur politiķis atnāca pie kartas un uzzīmēja, ka būs tagad šitā. Jā. Neko nerēķinot, neko neskatoties, pilnīgi neko. Ar kaut kādiem tukšiem solījumiem, ka jums tagad būs nauda un viss būs labāk. Un tieši to tas Pūce toreiz arī teica, ka neviens no reformas necietīs. Visiem būs vai nu tāpat, vai nu labāk. Ozolnieku novada, bijušā Ozolnieku novada iedzīvotāji visiem palicis sliktāk. Viennozīmīgi no tā viedokļa, jo tā nauda, ko mēs strādājot, iemaksājam nodokļos budžetā, viņa vienkārši plūst prom uz tām teritorijām, kuras vienkārši, dēļ tiem, kas lem, viņas vienkārši neattīstās tādā veidā. Un tas ir pilnīgi neloģiski apvienot spēcīgu, attīstīties spējīgu, jau attīstītu pašvaldību ar kaut kādu pašvaldību, kur ir sadrumstalot, kurām nav vienotas tās politikas, nekam tur labāk nepaliek. Jo, ja tu nevar aizbāzt tos caurumus, kur ir tik lieli, tur vienkārši tā kā kuģim, kuram ir cauri borti, kuram ūdens nāk iekšā, viņi nespēja izsmelt. Šajā gadījumā mēs nespējam ar saviem nodokļiem piepildīt visu to lielo pašvaldību. Jā. Līdz ar to slikti ir gan mums no tā, ka mums palicis dzīves līmenis nokrities, gan brīvpusdienas ir pazudušas, gan visādi pabalsti, kaut kas tur. Jelgavas novadam ir sliktāk no tā, kad ir atnākuši kaut kādi jefiņi tur no Ozolniekiem, kur tagad ir pamanījuši tās viņa iekšējās tās rebes spēles viss. Tagad tas ir atmaskots, un viņi nevar vairs saimniekot tajā schēmā, kādā viņi ir saimniekojuši. Tur daudz visādi stāsti, kas ir saistīts arī tam pašām 100 dienām kaut vai. Un viņas neliek mierā, un tad viņi jūtās tagad, šitie te, un viņi saka, ka Ozolnieki ir visu vainu iemesls. Jā, un kā mēs varam būt vainīgi pie tā, ka viņam bardaks tur notiek? Jā, es negribu dalīt mēs, jūs, es gribētu tā, lai nav jādala. Jā, tieši tā. Bet tas ir no tās puses tas akcents, ka Ozolnieki ir pie visas vainīgi. Tas ir tas, ko es saku, ka viņiem tas ir slikti, ka mēs tur esam, tāpēc, ka mēs viņiem čakarējam prātu. Jā, man liekas, vienmēr ar tām domstarpībām ir tā, ka tas daudz brīdi ir ceļā tam uz izaugsmi un tam, ko vajadzētu risināt. Tad vienmēr tur nav ko dalīt, tas viss ir, tā kā viss, tagad labi ir kopējs, kā ir. Nav ko tur dalīt, bet nē. Jā, tieši tā, ja jau tagad apvienots, tad jāturpina vienkārši virzīties uz priekšu. Tā kā jums ir ļoti liela pieredze šajā laikā, varbūt varat pastāstīt, tieši koncentrējoties uz šā gada uzsaukumu, kādi konkrēti darbi vai lēmumi ir visnozīmīgākie šajā laikā, kas jau ir tā kā pieņemti vai tiek pieņemti? Tas, kas ir pieņemts, tas ir pilnīgs vaiprāts, tāpēc, ka ja mēs šobrīd klausamies no administrācijas, un es jau nevainoju administrāciju,
Tāpēc, ka administrācija jau nav ne pie kā vainīga. Administrācija, šī brīža vadība vienkārši liek darīt lietas, ko viņi dara. Un tas ir pilnīgi dabīgi, ka administrācija, viņi, nezinu, kā speciāli, nespeciāli, viņiem ir uzstādījums. Tev ir jāsaka tas un šitas viņi, es saprotu, ka tur, ja tu teiksi kaut ko citu, tev vienkārši izmetīs tur no darbā. Tas, kas šobrīd ir slikti un kas ir jāuzlabo viennozīmīgi, ir... Mēs tā arī īstenībā neesam uztaisījuši nekādu reorganizāciju. Mēs tur beigi nevaram neko iet, ja tu prasi man. Bet pašvaldība vēl joprojām līdz šim brīdim, tagad jau ir 5. gads jaunajā sistēmā, mēs vēl joprojām neesam uztaisījuši to reformu. Ar reformas viens no uzdevumiem, ko viņi tur paši teica, ir tas, ka ir jāefektivizē visas lietas, kas ir. Un līdz ar to tad paliek mazāk administratīvais aparāts, jo cilvēks spēj efektīvāk izdarīt lietas. Nesēž 3 cilvēki un nedara vienu darbu. Bet es negribu pavisam tur detaļās ieiet, bet tur ir tik daudz kaut kā uzlabojumu. Arī ar to darbu efektivizēšanu, optimizēšanu, visu to. Tur nekas nav darīts. Tur vienkārši viss turpinās tā, kā tas ir. Aparāts ir milzīgs. Naudas tur aiziet, vienkārši aiziet tik, cik aiziet. Tas ir ļoti daudz, un tas... principā mēs ar savu ienākumu līmeni nevaram atļauties tādu aparātu. Un tas aparāts ir tas, kas noēd visu šo te pasākumu. Un ja domas priekšsēdētājs var pateikt, ka pirmais optimizēšanas pasākums būs izglītības sistēma, ko viņš to visu var redzēt, tas ir publiski, tur pieejams YouTube un visur. Tad, kas viņam uzdeva jautājumu, kā tu taisies tagad sabalansēt to budžetu, kas ir nelāks. Izglītības sistēma. Ko mēs tagad darīsim izglītības sistēmā? Ņemsim tur naudu nost vai kaut ko tur tādu. Visādas tādas lietas. Un pēc tam nākošā lieta administratīvu aparātu tur optimizēs. Labi, fine, viss klausās forši. Bet tajā pašā laikā pieņēma lēmumu, vienu sēdi atpakaļ pieņēma tādu lēmumu, ka tagad mums ir jātais priekšsēdētāji birojas ar 3 darbiniekiem. Jauns birojs, jauna institūcija. Tajā pašā laikā viņi paši, pie varas esošie, viņi saka ilgtermiņā. Mēs esam forši, stipri, perspektīvi, attīstīties spējīgi, mēs esam kompetenti, mums visa pietiek, mēs strādājam super kvalitātē, un mēs domājam par attīstību, mums ir attīstības plāns, mums ir optimizācijas plāns, kas nekas nav realizēts. Un viss ir kārtībā. Tagad mēs nonākam pie situācijas, ka mums vajag 3 padomniekus. Kāpēc mums vajag 3 padomniekus? Ja tu jau tā strādā, tur perfekti. Apmēram 3 padomnieku birojas 4 gados izmaksā apmēram 700,000. 4 gados 700,000. Un tagad tu prasi, kas tur ir, kas tur nav. Un šajā gadījumā sākotnējais plāns, labi, šis ir atsevišķi, tas ir iekšēji, pēc tam tālāk, kas tiek darīts, tiek plānots aizņemties. Sākotnēji bija plānots aizņemties 1,8 miljonus finanšu situācijas stabilizēšanai. Tagad ir pieņemts lēmums aizņemties 1 miljonu. Es domas sēdēs konkrēti uzdod jautājumu. Pasakiet man lūdzu, vai šobrīd ikdienas ieņēmumi nosedz ikdienas izdevumus? Jo man ir absolūti pilnīgi precīza informācija, ka nē, ka tā nav no uzticamiem avotiem. Viņi saka, ka viss ir kārtībā. Vismaz 2 reizes to ir pateikusi administrācija, tagad, kad pārstāv, ka viss ir labi un mums nav par ko uztraukties. Un tad es pēdējā sēdē prasīju arī par to, vai mums decembrī būs ko samaksāt algas cilvēkiem. Jā, mums būs, viss ir kārtībā, nav uztraukuma, nav pamata. Es teicu, labi, es ļoti ceru, ka mēs apmēram tāpat smaidīsim decembrī, kā smaidam tagad atbildot šo jautājumu. Un man nav pārliecības, ka tas tā ir iespējams. Tāpēc, ka kā tev var būt viss kārtībā, ja tev ikdienas izdevumi ir lielāki par ikdienas ieņēmumiem. Ieņēmums īsti neko mainīt nevar, nodokļi ir tādi, kādi viņi ir, tur neko nevar izmainīt, izdevums gan var mainīt. Un var mainīt to tādā veidā, ka tu saimnieko efektīvāk, ka tu dari kaut kādas lietas un tā. Bet prasot par to, kāpēc gan mums ir vajadzīgs vispār aizņēmums, ja jūs sakat, ka viss ir kārtībā, ikdienas izdevumi nav lielāki par ikdienas ieņēmumiem, priekš kā mums vajag aizņēmumu? Un tad ir atbilde, ka mums ir problēmas ar nekustamo īpašumu pārdošanu un nepildās plāns tajā jomā.
Es saku, bet pagaidi, jūs visu laiku esat teikuši, ka nekustamā īpašuma pārdošana ir domāta investīcijām. Jūs tagad sakat tajā pašā laikā to, ka problēmas ir ar to, ka sākās sezona, mums tūlīt būs apkuri, palielināts izmaksas, mums būs jāmaksā par ēdināšanu bērniem, mums būs vēl kaut kāda tur ikdienas elektrības un kas tur vēl palielināts. Es saku, un jūs tagad sakat tā, no vienas puses, ka šitie te izdevumi ir kaut kā jāsadz. Jūs sakat, ka viss tiek sekts, bet jūs sakat, ka tagad ne. Un jūs sakat, ka netiek pildīti ieņēmumi par nekustamā īpašuma pārdošanu. Tad ko jūs plānojat ar to nekustamā īpašuma pārdošanu, sekt šitos ikdienas izdevumus? Un tas tā arī ir. Bet viņi jau tur saputrojās savā tajā tekstā, un tas nav pieļaujams, ka tas tā notiek. Un tas ir absurds. Un tagad ņemt, kāpēc pēkšņi miljons? Nav vairs 1,800,000. Nu, kaut ko viņi kaut ko tur atraduši, kaut kur nobalansēt. Bet jebkurā gadījumā ņem miljonu aizdevumu ar domu, ka būs birojs ar 3 cilvēkiem, ar skaidriem vārdiem, kas 4 gados patērēs ap 700,000 eiro. Tas ir nožēlojami, un tā nav viena tēma, tur ir bez jēgas vēl par šo, ko runāt. Jā, man liekas, arī mums kā jauniešiem tā pasaulē, kas tur viss notiek, ir tik nezinām un tik sarežģīti no vienas puses, jo nevar uzreiz jaunietim, kuram nav bijis iespēja ar šo saskarties, ir tā... Tu no malas vispār neko neredzi. Zini, ka es tev pateikšu to, kad ir tā, ka es ļoti labi atceros, kad es biju deputāts, parasts deputāts Ozolnieku novadā. Nu, tad tu redzi tos dokumentus, kas tev ir sagatavoti uz sēdi, tu tur esi iespēja ar kaut ko tur iepazīties. Un tā, kad tu strādā par izpildu direktoru, tu redzi ikdienā to dzīvi, kas tur ir tev pilnīgi savādāks skatiens. Jā, tieši tā. Ja tu vispār esi no malas, ja tu pat neesi deputāts, tev vispār ir tumšs bildi, kas tur notiek. Protams, man ir viens jaunietis, kuram šodien vārdiena, kurš man pa lielu pārsteigumu, viņš seko līdzi sēdēm, viņš ir lietas kursā par to, kas notiek. Un tad viņš saka, ka tas ir... šoks tur skatīties uz šito te, ka tā notiek. Un tā kā ir arī cilvēki izrādās, arī tas man bija pilnīgs šoks, un tad viņi saprot, bet no malas cilvēkam parasti nav intereses, un intereses nav tāpēc, ka viņam nav ticības tam, ka tur kaut kas nav. Un to visu ir sagrāvuši paši tie politiķi saucamie. Jā, tā ir. Jūs arī stāstījāt daudz par tādiem nosacīti izaicinājumiem, kad citreiz varbūt par konkrētiem jautājumiem jūs netiekat uzklausīts vai vienkārši nav tas nepieciešamais atbalsts sniegts. Tad varbūt ir iespēja pastāstīt, kā jūs sadarbojaties ar citiem deputātiem, vai varbūt jums ir izveidojusies sava komanda, ar kuru jūs kopīgi kaut kā konkurēt ar problēmu vai tiekat galā ar šo problēmu? Šobrīd tur ir ļoti vienkārši. Tur ir tā, ka tur ir 12 cilvēki, kuri visi balso vienādi. Es esmu viņus uzrunājis vairākas reizes domas sēdēs publiski ar tekstu, ka tur ir skaidrs balsojums. Tu vari ierosināt, ko tu gribi. Tev, ja tas nav viņu, tad viņi nenobalsos. Vai atkal otrādi. Un tad tu uzrunā tos cilvēkus, arī tos, kas ir tikko kļuvuši par deputātiem, un tad tu viņiem saka, ka ir grūti tā uzreiz ielikt. Tāpēc, ka man ir pieredze liela, es zinu, ko tas nozīmē, un tad tu viņiem stāst par to, ka iespējams, ka tev tur piestāst pilnu galvu ar to, ka vajag šitā, nevis tā, bet tu esi ievēlēts, tev kāds cilvēks ir ievēlēts, tev ir sava galva, tev ir jādomā par to, ko tu lem, nevis jāklausa to, ko tev, un tas man riebjās tajās partijas, tajās lietās, ka tev pasaka, ka tu balsos šitā, ja nē, tad mēs tev tur tā un šitā. Un tā viņi arī balso. Var apstīties balsošanas rezultātos, tur ir 12 par vai 12 pret, tāds cipars 12. Bet, piemēram, jums, ja jūs nākat. Es izstāstīšu. Tas ir tas, kas mums stāv pretī. Jā. Un tu ar to cīnies, tā kā ar veidzirnavā. Tas, kas ir otrā pusē, tur arī nav baigā vienotība. Mums tur ir vairāk spēki, kas tur ir, un ir tā, ka, ja mums pagājušajā sasaukumā man konkrēti bija vēl 4 cilvēki, ar kuriem es zemesardzes terminoloģijā runājot, varētu iet izlūkos. Tad šobrīd var tikai viens, tāds, kuriem es pilnībā uzticos. Jā. Mēs esam tikai 2 tādi. Mums ir vēl 2 cilvēki, ar kuriem ir pa ceļam, bet tā pārējā opozīcija tur ir tāds, tur nav baigās vienotības.
Un tā. Un līdz ar to tas man tu prasīja, kā mēs ejam un kā mēs tur mēģinām sadarboties. Tas, kas no mūsu puses ir, no manis arī konkrēti, ir tas, ka es vienmēr eju pie cilvēkiem, varbūt tas izklausās, nezinu, muļķīgi, nemuļķīgi, bet neticami, bet man vienalga. Es eju pie cilvēkiem kā balta lapa, es saku visu, kas man sakāms, ar visiem saviem nodomiem. Man nav prātā nekādas zemteksti, nekas tāds, ko un kā es tur kaut kur, kaut kam, kaut ko tur. Nav prātā, man ir iebies tādas spēles, jo tev jābūt, pirmkārt, tas ir pret manu būtību, un otrkārt, kā tu teici, kaut kāds viens cilvēks par to, ka viņš nemelo tāpēc, ka viņam nav tik laba atmiņa. Ja tā, kad tu tur samānies kādam, tad tev visam jāatcerās, kuram tu ko esi mānījies. Ja tu ej ar tāds, kāds tu esi, tev nav no kā jābādās, ja tu vienkārši saki to, ko tu domā, un tu nevari tu pārteikties. Tāpēc, ka, tas ir tas, tu esi, kas tāds tu esi. Un tas, man liekas, ir lielākā vērtība, kuras tur šobrīdējā tajā domē galīgi nav. Un mēs cīnāmies tā, ka mēs ejam, mēģinam līdz ārprātam īstenībā. Tu ej un tu veltīji savu laiku, un tu cīnies, un tev tur pa muļķi uzskat, ka tu vienkārši, viņi smējās tev par tevi. Bet lai smējās, viss tā dzīve kādreiz beigsies, un visiem mums kādreiz vajadzēs stāties Dievu priekšā un stāstīt, ko tu esi darījis. Un tad es neesmu viņiem tiesnesis katrā ziņā, katrs cilvēks dara, kā grib. Vienkārši. Jā. Tā. Nē, tas ir forši, jo citreiz varbūt pat nevajag lielu cilvēku loku, lai ietu un pretī problēmai stātos. Bet runājot arī par komandu politikā, komandu iekšā domē, ir arī sava veida komanda ārpus tās, kas ir iedzīvotāji, kuri balso, iet vēlēt. Un varbūt jūs varat pastāstīt, kā jūs cenšaties uzklausīt iedzīvotāju vajadzības un viedokļus, kā jūs viņus cenšaties pārstāvēt, kas ir tas veids, kā jūs viņiem sazināties. Bet, protams, es jau esmu vecs cilvēks, jau 53 gadi, un es visus 53 gadus esmu dzīvojis Ozolniekos. Es esmu dzīvis, mācījies, mācījos es Ozolniekos sākumā 8-gadīgā skolā, pēc tam vidusskolā, pēc tam aizgāju mācījos Jelgavā akadēmijā, beidzu universitāti. Bet nekur es prom neesmu no šeit bijis, es pat strādājis, nekur citur neesmu kā Ozolniekos. Es 95. gadā stāku strādāt LLKC, un tad no 2003. līdz 2009. gadam es biju izpildu direktors pašvaldībā, un no 11. gada es atkal LLKC strādāju tur arī. Līdz ar to es te uz vietas esmu bijis, tie cilvēki, kas šeit dzīvo, viņi man zina, un es vienmēr esmu bijis atklāts pret cilvēkiem un atvērts. Man ir liels prieks, ka nāk cilvēku prasa, kaut ko jautā, ka mēs kaut ko varam izrunāt, un vēl lielāks prieks, ka tu kaut ko vispār vari realizēt, un Ozolnieku nodu laikā bija daudz tādas lietas, ko mēs varējām realizēt. Un tas, tā ir viena no tādām misijām, vai kā, lai to pasaka drīzāk, manā dzīvē, viena no blakus vēl citām, ka ja tev cilvēki ir ievēlējuši, tu nedrīkst tur stāvēt malā, nedrīkst neklausīties viņos, nedrīkst neredzēt, jo es pats esmu iedzīvotājs, es pats zinu, kas mums ir vajadzīgs. Cik es zinu, cik vēl citi. Principā tās problēmas man ir zināmas vēl labāk, kas pieļauj domu nekā citiem pāriem, kas nav tajā pašvaldībā. Es zinu, ko var darīt, jo cilvēki šeit tad vienkārši prasa lietas, kuras nav nemaz pašvaldības kompetencē. Tur, piemēram, Rīgas iela mums iet cauri Ozolniekiem. Mums iet ceļš no Ozolniekiem uz Brankām. Un viņi ir teikuši visu kaut kādas lietas par to, ka tur varbūt to vajag uzlabot vai šito apgaismojumu. Tas paradoks ir tāds, ka tie ceļi, tie ir valsts ceļi, viņi iet cauri, pašvaldība tur vispār nedrīkst neko likt iekšā. Tā pašā laikā pašvaldība kop ceļu malas, maksā par apgaismojumu, piemēram, pa celiņu uz Brankām no stacijas. Tas arī ir pašvaldības izbūvēts ceļš gar valsts ceļu. To pašvaldībai pēc idejas nav jādara tādas lietas, tāpēc, ka ir valsts ceļš, un valsts ceļam ir jānodrošina tas, lai cilvēki tur droši varētu pārvietoties. Pašvaldība vairāk kā 1 miljonu eiro uzbūvēja celiņu no stacijas uz Brankām.
Un tas, ko mēs darījām vēl Ozolnieku novada laikā, mēs braucām uz satiksmes ministriju vairāk kārt, tur bija ministrs Linkaitis, un mēs runājām par to, ka ir kaut kādā veidā beidzot jātiek galā ar to krustojumu, kas ir neizbraucams, nenormāli bīstams, un tādā veidā, tur jau, kamēr Ozolniekos Iecavas tiltu remontēja jau kādu laiku atpakaļ, tas bija 2000 gadu kaut kad sākumā vidū, bija pagaidu aplis uzbūvēts ar betonu tādiem norobežotiem. Tad tur bija aplis, un tur bija pilnīgi cita kārtība, un tur bija viss labi. Tagad ir uzlikuši radaru 50, tad tur jābrauc lēnām, bet tas jau neatrisina to krustojumu izbraukšanas kārtību. Vēl jau vairāk gājējiem vai velosipēdistiem tur vispār nav iespējams no rīta vai vakarā tikt pāri. Un arī dienā tur ir nenormāli intensīva satiksme. Un tad mēs ar ministru toreiz tur runājām, un viņš vienkārši pateica, ka nē, tā nav. Tā nav viņa kompetence, jo tur tas nav tik bīstams, un tas nav viņiem plānā. Jā. Neko tur rekonstruēt. Labi, tagad ir kaut kāds plāns, kaut kādu projektu, viņi tur taisa ar kaut kādu pārbraukt, bet tas nezinu, pie kā tas nodīs. Bet tā viena uzvara, ko mēs tomēr panācām, ir šis aplis, kas tepat blakus ir, kur bija arī pilnīgi neiedzīgs krustojums. Viņš bija tāds, kāds bija vēsturiski. Un tad pašvaldība uztaisīja projektu un valsts realizēja, un tagad ir aplis ar fenomenālu iespēju izbraukt. Jā, man liekas, tagad ir daudz labāk. Bet, es arī atceros, protams, kā bija iepriekš. Tas vispār nelikās loģiski. Un tas ir tas, kad tu klausies, tad cilvēkiem bija. Un tagad ir labā ziņa tāda, ka es nezinu, cik tas tālu viss nonāks, bet tur atkal pašvaldība tur kaut ko tur pretojās, spurojās. Mums ir ieceri jau sena, un tagad tas diezgan... vismaz kaut kas kustās priekš, ir gāja celiņš no Ozolniekiem līdz pat Dalbai. Jā. Un tur notiek projektēšana, un mēs mēģinām teikt, ka to projektēšanu vajadzētu pēc iespējas vairāk rādīt cilvēkiem, ka mēs kaut ko, to šobrīd dara valsts, tas nav pašvaldības darbs. Es saku, ka tas ir jārāda publiski, ka, lai tie cilvēki redz, ka kaut kas notiek un kaut kas būs. Nevis tur pilnīgi neapgaismotā ceļa posmā. Es taču atceros arī, kā es biju students. Es nācu no Jelgavas ar kājām, toreiz nebija nekāds ceļiņš. Tur bija vienkārši taciņi gar malu, neapgaismot, citi gāja pa ceļu. Nezinu, cik tur reāli bija arī līķi uz tā ceļa, kur vienkārši tāpēc, ka tumšs un ceļš rudenī, kad ir lietus un viss. Tā tas pamazām. Bet tā atbilde uz to jautājumu pēdējo bija tāda, ka noteikti ir jārunā, un es arī runāju un mēģinu uzklausīt cilvēkus, lai tu esi tajā, jo tu jau neesi atrauc no tautas, tu esi vienkārši ar cilvēkiem kopā, un ja kāds tev kaut ko lūdz un saka, un tas viennozīmīgi ir kaut kā jārisina. Tad mēs mēģinām, cenšamies, cik varam izdarīt tā, lai būtu tur, tā kā kādreiz Ozolniekos nebija ne ūdens, ne kanalizācijas sakarīgi, tas ir sakārtots. Mēs mēģinām arī cīnīties par to, lai tāpat aizupēs būtu arī tas pats ūdens un kanalizācija. Tur ir kaut kāda gaisma tuneļa galā, kaut gan to sen vajadzēja izdarīt, bet arī dēļ tā, ka mums ir nauda liela aiziet prom uz Jelgavas novadu, tas nav realizēts šobrīd. Visādi šitādas lietas, kas ir sadzīviskas un tāpat arī Dalbas ciemā, tur arī ir ūdens un kanalizācija. Visādi šitādas lietas. Brankās arī tas ir sakārtots jau un arī Ānē. Jā. Tas pamazām tas viss tiek darīts, bet šobrīd skatoties, tās skumjā ziņa ir tāda, šobrīd skatoties uz to, kā notiek saimniekošana jaunajā Jelgavas novadā, tas skumīgais fakts ir tāds, ka naudas investīcijām ir ļoti maz un tā nākotne rādās galīgi ne tādās skaistās, spožās krāsās. Un tāpēc mēs mēģinām kaut ko darīt, lai būtu kaut kā savādāk. Jā, man liekas arī tas, ko jūs teicāt, kad pašiem iedzīvotājiem vispār jāzina, ka tāda projekta notiek, jo tad arī būtu šis lielāks atbalsts arī konkrētiem, jo ja mēs nezinām, tad kā mēs varam zināt, ko atbalstīt. Un tad arī runājot tā pa nākotni, varbūt var pastāstīt, kādi ir jūs tie nākamie galvenie mērķi nākamajiem mēnešiem vai gadam, cik ilgi jūs vispār plānojat palikt politikā? Jā, es jau sākotnēji teicu par to, ka palikt tik ilgi, kamēr iedzīvotāji tev ticēs un ievēlēs, tas tur vispār nav jautājumi, bet lai arī cik nebūtu skarbi un cik, reāli tā ir, ārprātīga veselības bojāšana, tāpēc, ka tas ir, nemitīgs stress un uztraukumi pa lietām, ka
tā bezspēcības sajūta, ka tu neko nevari īsti izdarīt, ka tu vari tikai runāt ar domu, ka kāds beigās tur sadzirdēs kaut kad un rādīt cilvēkiem, kāda ir tā patiesība, nevis tur, ko stāst, ka viss ir saulaini un skaisti, ka viss tūlīt pārvērtīsies pa pienu, pa ķīseļu krastos un tā. Tie svarīgākās lietas, ko es jau minēju, kas ir svarīgākās lietas. Vissvarīgākā lieta, kas ir vispār jāizdara, ir tāda, ka mums ir jāstrādā, ne jāstrādā, tas debīli teikt jāstrādā. Mums ir jāizdara tā, ka beidzot tie ikdienas izdevumi samazinās un nobalansējās ar ieņēmumiem. Mm-hmm. Kā jau es teicu, ieņēmums mēs nevaram mainīt, to var mainīt valsts, saima izlamot likumos, cik procentuāli no ieņēmuma nodokļu no iedzīvotāju paliek pašvaldībā un cik aiziet prom. Tāpat nekustamā īpašuma nodoklis, tur arī mēs neko īsti nevaram mainīt. Tas, ko mēs mēģinām darīt, savā laikā Ozolnieku novada laikā mēģinājām atrast visādas iespējas, kā cilvēkiem, kas varbūt nespēja samaksāt, kas ir kaut ko darījuši valsts labā un tā, kam ir daudz bērnu, kas ir, protams, katrs cilvēks ir vērtīgs, bet izvērtējot to, kas un kā mēs mēģinājām diferencēt tos nekustamā īpašuma nodokļus, piemērot dažādas atlaides un tā, bet to tu nevari baigi mainīt. Un līdz ar to ieņēmumi ir tik, cik ir, un viņi vairāk nebūs pretēji tam, ko tur cilvēki, sasapņojušies vai sapīpējušies, kaut ko viņi tur saka. Mums vajag tagad darīt tā, lai novadā pieplūst jauni cilvēki, un lai te vairāk ir cilvēki, lai viņi maksā vairāk nodokļus. Tie, kas šito te runā bļaustās, viņi nesaprot to, ka, lai šeit uzņemtu vairāk cilvēkus, mums ir jāsakārto infrastruktūra. Mēs nevaram gribēt, lai tagad jau pārslogotā skolā, kas ir Ozolniekos, lai nāk tur cilvēki vēl dzīvot, ka mums būs kur likt. Mums nav kur tos bērnus skolā likt. Šobrīd tas, kas notiek saistībā ar bērndārziem, bērndārziem gan tur ir pretēji tendence, tāpēc, ka tas ir ņemot vērā to, kāda demogrāfija, kā ir noticis, kas ir noticis, ka mums līdz 1990. gadam mums dzima valstī vidēji apmēram 40,000 bērnu. Tad jau 2000. gadā bērnu skaits uz pusi samazinājās gadā. Tas bija 20,000 bērnu. Un tie, kuru bērni šobrīd dzimst, tie ir tādi, kas ir starp 90 un 2000 gadu. Tie vecāki, līdz ar to viņu skaits ir dramatiski zemāks, līdz ar to arī bērnu skaits ir mazāks. Un tie populistiskie teicieni, ka Ozolniekos vienmēr bērni būs, un tā nav jau pamata, tāpēc, ka to iedzīvotāju skaits jau šeit nav lielāks, un bērnu skaits ģimenē arī samazinās visu laiku. Līdz ar to ar bērndārziem mums problēmas jau nav šobrīd, un viņas uz priekšu būs vispār tādas, ka tie bērndārzi būs nepiepildīti. Bet ar skolu atkal savādāk. Un lūk, šitās visas lietas ir jāņem vērā, lai runātu par kaut kādiem tur ieņēmumu, tur palielināšanu, uzņemot šeit vairāk iedzīvotājs, kur būvēt faktiski šeit nav vairs. Labi, ir 20 kaut kādi 5 hektāri tur starp Ozolniekiem un Jelgavas, starp Klijānu ceļu un Kalnciem šosei. Tur ir brīva teritorija vēl. Tur īsti nav izdomāts, ko tur darīt. Un tā ir viena vieta, ka faktiski to es redzu nākotnē kā tādu savienojumu starp Jelgavu. Ka tur neizbēgam vienā brīdī būs tā, ka Ozolnieki tīri no apbūves viedokļa skatoties, tur saplūtīs. Tur jau tā jau ir. Ne tā, tās mājas viena no otras. Tur es paskatās, ka 200-300 metri ir starp Ozolnieku mājām un Jelgavas mājām. Tad tā teritorija būs tie. Bet jebkurā gadījumā tas atbildot uz to jautājumu par to, kas jādara, mums ir jāoptimizē administrācija viennozīmīgi. Un jāskatās, kā mēs saimniekojam ar to, kas mums ir. Šobrīd tur ir daudz visādas lietas, kuras es varētu stāstīt vēl stundām par to, kas man liekas galīgi neiedzīgi, kas notiek, bet katrā ziņā ir jābūt programmai, ko mēs gribam sasniegt. Šobrīd ir kaut kādas populistiskas frāzes, kaut kādi dokumenti, kur ir uztaisīti formāli, lai dabūtu to aizņēmumu. Bet tas aizņēmums ir jāatdod. Tas nav tā, ka tev iedod miljonu, un tu tev aizņēmums un procentu vēl blakus visam. Un tu skaties uz to, ka tu prasi aizņēmumu, pašvaldība prasa aizņēmumu, ir jābūt plānam. Tā, kad aizņēmumu iztērēs, mums būs pilnīgi cita situācija, ka mēs paši varēsim saimniekot.
Nu, tur labi, viņi tagad saka sabalansēt tos izdevumus, kas rudenī tagad ir, un pēc tam mums būs baigi labi. Bet tev var būt baigi labi tikai tad, ja tu kardināli kaut ko maini. Jā, tas Nu, tas nevar būt tā, ka viss būs labi, neuztraucamies, smaidīsim, viss būs kārtībā. Es vienkārši skatos, ja šitā turpinās saimniekot, viņi kā saimnieko, vienkārši tur būs bankrota. Jā, vārdu sakot, ir jānosaka pareizi konkrēti pat mērķi. Nevis jānosaka, bet jārealizē tie plāni. Arī jā. Jo noteikti mērķis ļoti vienkārši. Sabalansēt budžetu tā, lai budžets ir nevis negatīvs, bet pozitīvs. Jā. Un tad noslēgumā tāds jautājums, kā jūs domājat, ko jūs kā deputāts varat darīt, lai politika kļūtu tuvāka jauniešiem? Nu, viena lieta, ja mēs runājam par mani, es kā teicu, tur eju vingrot 3 reizes nedēļā Ozolniekos sporta skolā, sporta centrā. Un tur ir daudz jauniešu, un arī nāk uz zāli un trenējās. Un tā ir viena lieta, ko es ar viņiem varu runāt, es ar viņiem arī runāju. Jā. Arī brīžiem ir grūti, un jaunieši varbūt dēļ manas sirmās bārdas un dēļ kaut kā cita, vēl es nezinu, viņiem ir kaut kā, jo es kādreiz atceros pats, ka es biju tavos gados vēl jaunāks. Kā man toreiz vispār likās, es atceros, mācījos pamatskolā vai vidusskolā, un es domāju, 5. kurs, toreiz 5 kursi bija jāmācās vēl akadēmijā. Un es skatos, tur 5. kurs tie čaļi un tur tās meitenes, tie tādi jau pieauguši cilvēki. Un tagad, kur es pats esmu, un toreiz vispār es domāju, tie, kam ir 30 gadi, nu tie jau ir veci, 40, 50 vispār, nekam vairs nedarīgs cilvēks vispār. Un tev liekas tā, bet es mēģinu būt atvērts, es mēģinu būt aktīvs. Jā. Nu, es ceru, ka arī izdodas. Tas kā es izskatos tagad, atnācu šortos šeit, neatbilstoši vecumam pilnīgi. Nu, es mēģinu uzvesties maksimāli atvērti tā, lai nebūtu tās barjeras, lai no manis nebaidītos. Pēc tam man darbs ir saistīts vēl arī ar kaut kādā vērā ar izglītošanu. Es lasu lekcijas un strādāju ar cilvēkiem. Šeit man arī aicina tepat arī uz universitāti lasīt lekcijas, un tad viņi galīgi savādāk tagad. Jā, grūti viņus izprast, bet es mēģinu visādos veidos analizēt to, kā viņi uzvedās. Mēģinu pats arī uzvesties pretī. Un katrā ziņā tā, lai neradītu barjeru, lai tu nebūtu tur tas vecais vecis, kuriem sen kapos jābūt, lai ar tevi kādam ir interesi parunāt. Un mēģinu arī klausīties, kā viņi runā, lai arī ir grūti saprast, bet vienalga. Es mēģinu nebūt stīvs un tāds, ka... Jā, man liekas vienkārši arī mūsdienu jaunatnē ļoti strauji viss mūsu pasaulē attīstas un mainās, tā kā arī izprast jauniešus ir paudzē ir arī diezgan grūti, bet, protams, vienmēr es domāju, ka mēs kā jaunieši arī novērtējam to, ka jūs vispār cenšaties mūs uzklausīt un iedvesmot. Jā, varbūt sākumā liekas, ko tur vecāks cilvēks man pateiks, bet citreiz tā pieredze ir tā, kas tieši iedvesmo piedalīties iespējams vēlēšanās, piedalīties politikā un vispār interesēties par to, kas notiek tajā politikā. Nu, jā, zinu, kas ir saistībā ar to, ka arī jaunieši zemesardze arī tur ir 19 gadīgi un tādi visādi. Un tad tu brīžiem tur sēdi tajā mežā zem eglis, un tev ir laiks viņu parunāt, un tad tu runā, un tad tev liekas, ka tas taču varētu būt tev dēls. Un tad tu pamazām kaut kā, šitādā veidā komunicējot, tu tā vari tur izprast viņus. Jo pretējā gadījumā tu dzīvo savā pasaulē, viņi dzīvo savā, un tad abi divi tur vecāks paliec, tas paliek, ko tie jaunieši tie vispār neko nevar, un tie ir galīgi savādāk, jo, ka mēs augām, tad tā nebija, visi šitie te murgi. Un atkal jaunietis saka, ko tas vecais kraķis vispār saprot, viņš neko nesano apmēram tā. Jā. Bet tur ir baigi feinā iespēja atrast kaut ko kopīgu, un beig galā, kam tad mēs vispār dzīvojam, tie vecie cilvēki, teiksim tā. Daļ jums, daļ jaunieši, mums jau nav nākotnes cits. Es padzīvošu kādus gadus vēl te nomiršu un viss beigsies tā man dzīve šeit. Bet jūs jau paliekat, un kāda jēga tev vispār to dzīvi dzīvot, ja pēc tevis paliek kaut kādi cilvēki, kur nav bijuši apmierināti to, ko tu vispār esi darījis. Jā, tieši tāpēc jau tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Dzīvot tā, lai pēc tam tiem, kas pēc tevis paliek, tu paliec atmiņā ar kaut ko labu, un
Nu, tas jau nav mans galvenais mērķis, lai vispār kaut kas labs Tieši ir. tā, jā. Man pa sevi tur neinteresē, vai tur paliks vai nepaliks, bet tu vari būt kā cilvēks, kurš ir izdarījis kaut ko, kas paliek pēc tevis. Jo pārējais, kas pēc tevis tur paliks, kapos kaut kādas piemineklis, kur tu sam neesi nekops. Škam. Nu jā, tā ir. Labi. Paldies tev liels, Jāni, kad biji šeit kopā šodien ar mums. Kad iespējams arī iedvesmoja kādu klausītāju, tomēr kādu arī, kas nav piedalījies vēlēšanās un tagad piedalīsies vēlēšanās. Un tad jau uz tikšanos kaut kur. Es tikai gribu pateikt, man piezvanīja Vidēga, un viņa teica, ka tev tur jaunieši grib ar tevi runāt. Es biju pārsteigts. Viens, un otrs, es biju nenormāli priecīgs par to, ka jūs gribat runāt. Liekas, ko ar mani vispār kādā runāt. Bet, ja jums ir vēlme runāt, es esmu laimīgākais cilvēks pasaulē par to, ka kāds grib komunicēt un kaut kādā veidā. Nē, ļoti labi. Jaunieši jūs dzirdējāt, visi, kas klausās, kad Jānis ir atvērts sarunai un vienmēr uzklausīs jums. Tā kā paldies jums. Un tā. Paldies sadarbībā. Tā. Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.